Čau visiem, te es Elīza un kā jau vienmēr... Dirts. Jā, un šodien mums ir lieliska sieviete ciemos. Kas tu esi? Lieliska sieviete. Jā, Jā, lieliska sieviete Jāna Bruka. Jā, Jāna, kas tu esi cilvēkiem, varbūt, kas tevi nepazīst? Kā tu paskaidrot, kas tu esi? Pirmais influencere, aktrise, tāda mēdīja persona, jā. Ok, kā tev aizsākās viss šis te process, kā tu paliki atpazīstama? Ui, to man liekas, vajag jau, nezinu. Lai no sākuma varbūt tāpēc, kā es sāku likt kādu tādu super hot un provokatīvu saturu. Jā. Un tajā laikā tas bija kaut kāds pilnīgi wow. Un tieši Latvijā, Rīgā tas neviens nedarīja. Un visiem bija tāds, kā tu to vari darīt. Kurš gads tas bija? Ui, 10 gadus jau atpakaļ. Okay. Kaut kā, tā. Šodien visam tas pilnīgi... Šodien ir OnlyFans, šodien viss pilnīgi normāli, bet 10 gadus atpakaļ Instagramā tas bija, es tagad šodien domāju par sevi, kā es to darīju. Yeah? Jā, tik droši tāda brave girl. Es gribēju, rādīt sevi, rādīt savu seksualitātu, un es arī neredzēju neko tam slikti, bet cilvēkam, viņi varbūt nebija gatavi. Yeah. Jo šodien tas ir pilnīgi normāli. 10 gadus atpakaļ, bīstami. Jā, un tu arī OnlyFans taisi, vai... Tagad vairs nē, man viņš bija. Kādas man bija? Gadu, 2 gadus atpakaļ es uztaisīju sev OnlyFans profilu, bet kādu jau pusgadiņu man ir tā pauzīt ar viņu. Varēja nopelnīt labi no viņa? Var nopelnīt, bet tur vajag strādāt. Jābūt kādam vārdām un jāstrādā arī citos sociālos tīklos. Tu nevari vienkārši uztaisīt savu profilu. Tā ir liela problēma. Man meitenes arī prasa, man nesen uzrakstīja meiteni. Man prasīja, vai viņi man gribēja samaksāt par konsultāciju. Tieši par OnlyFans. Kā tur uzveidot to profilu, ko tur tā strādā. Bet mana atbilde bija, ja tu gribi, mēs varam, es varu ar tevi tur parunāt, bet tev uzreiz jāsaprot, ka nebūs, ka tu uztaisīsi sev profilu un katrs vīrietis vai tur sieviete tev maksās, let's go, es gaidīju tieši tevi, kad tu uztaisīsi. Tur jāstrādā, tas ir, tas ir grūti. Man liekas, ka tas ir personību portāls. Jo tu jau skaties tikai uz to personu. Jo pornozvaigznes to var atrast daudz, bet tev interesē kaut kāds lokālais cilvēks. Man liekas, OnlyFans tā burvība ir tas, ka, piemēram, tev ir mīļākais influenceris, un tu jau par viņu fantazējies. Un tad tu saproti, ka, es viņu varu redzēt arī pliku pa naudu. Un tur ir tā kā personiskā konektitāte. Tāpēc cilvēki ir gatavi maksāt naudu. Man sanāk likās, tā kā paņem internetā, uzrakst plikas sievietes, tu tur redzēsi. Bet tas ir tā kā personiskā. Tas ir, tu redzi cilvēku, kuru tu jau gribi redzēt. Vai savu draudzeni, piemēram. Nevis tu influenceres, tā arī. Bet... Tur jāstrādāt vajag. Es zinu meitenes, kuram baigi tur daudz sekotājus, un viņi nopelna reāli daudz, un tas ir tāds main darbs viņai. Bet viņa bija saistīta ar porno industriju, kādas arī tur 10, un viņa bija bišķiņ, vieglāk dabūt to auditoriju, jo viņi jau bija tādi cilvēki. Atpazīstami, Jā, un... Tagad, man liekas, viņa aizbrauc prom no Latvijas, un viņa ir tik daudz visādas collaborations ar tiem arī meiteniem, ar OnlyFans meiteni. Var nopelnīt, protams, daudz, bet, vajag saprast tur tā, ka katru dienu arī tie kontakti, jāmeklē tas meitenes. Tas ir ļoti grūti, kur gatava filmēties ar tevi un taisīt to hot content. Principā, es šodien, piemēram, es gribu taisīt hot content OnlyFans. Kur es, kam es rakstīšu? Latvijā varbūt viena meitene ir.
Viņa bija mums uz interviju, jā. Tā ir problēma. Viena meitene. Jā. Varbūt vēl kāda ir. Es domāju, ka kādas, divas. Es domāju, ka ļoti daudzas ir, bet viņas slēp savu tā kā identitāti. Varbūt. Jo daudziem jau negribās. Daudzi domā, ka tik viegli kā nomainīt savu VPN adresi un tēlot, ka tu neesi no Latvijas, ka neviens neuzzinās, ka tev ir OnlyFans. Jā. Bet ar laiku jau cilvēki tomēr, it īpaši, ja vēl cilvēks riktīgi paspīd kaut kādā slavas gaismā, tad jau cilvēki mēģinās atrast visu patieso informāciju. Bet kādu saturu tu ievietoji OnlyFans? Tur bija tā kā plikbildes, vai tur bija, kā sauc... Seksuāli video. Vai kā sauc tās bildes, kur tā kā nerāda kailumu vai pieliek rokas? Teasing. Tas laikam man bija tāds kontents. Tur nebija kailu bildes, nebija, tu nenodarbojies tur ar seksu, nerādīja tur tā nekāds tur vagīnu vai kaut ko tādu, nebija pilnīgi. Vienkārši tāds teasing, erotika content. Man liekas, kā 10 gadus atpakaļ man OnlyFans bija for free manā Instagram. Tā kā, kas, neviens man nemaksāja. Un tas ir ļoti bedīgi, ļoti. Un tagad šodien mums ir tā, bet jau man negribas taisīt tādu kontentu, kādu es taisīju kāds 10 gadus atpakaļ. Bet man liekas, ka tagad uzskats par to, ka jābūt OnlyFanos arī bišķiņ pamainījies. Es sākumā bija tādas bildes, kā tu taisīji, bet tagad jau cilvēki sagaida hardcore tiešām pornogrāfisku saturu. Un man liekas, ka tā ir arī otra galība, kad cilvēki sāk meklēt un pieprasīt tikai tādu saturu tur, jo viņi var atrast... Pornosaitos to viņi meklē kaut ko ļoti ekstrēmu un tam līdzīgi. Bet, ka vairs nav tāds, vienkārši tā kā fotosesijas, puskailas un tam līdzīgi. Cilvēki iet OnlyFans, viņiem tur es gribu bezmazliet to un to, lai tu dari. Ja tur nav visas tā kā... Bet, kad man bija OnlyFans, es neslēpu, nebija tāds baigi noslēpums, kā man tur nav... kāds porno. Es vienkārši atvērtu, teicu, un arī rakstīju tur Instagram, visur un uz intervijas. Jūs tur neatradīsiet kaut ko tādu, ko es meklēju, tur hard porno seksu. Tur vienkārši būs, skaisti. Un viss erotiski, skaisti. Un, ja jūs gribētu par to maksāt, lūdzu, bet, lūdzu, tad nejautājiet man, Jā. Uztaisīsim tādu video. Kamēr tev bija OnlyFans, tev bija kaut kāda pieprasījuma no vīriešiem, ko viņi grib? Jo tur, cik es saprotu, var tos direct messages sūtīt ar kaut kādiem pieprasījumiem un tad piedāvāt naudu. Jā, protams. Pēc tam pieprasījumi tu vari tiešām nopelnīt. Jo tā abonemēšana viņiem, cik tur maksā? Es pat neceros, tur $5. Cik tu tā gribi, bet pieprasījumi, jā. Kāda bija pieprasījuma, bet bija arī divaini. Es nezinu, kā saucas tas fetišs, kad cilvēkam patīk būt maziņam. Jā. Ir tāds. Jā. Ka viņu pazemo laikam un kaut kas tam līdzīgs. Un ka tu tāda fantāzija, ka tu esi super mega liela. Tāda kā liela sieviete, un viņš ir tāds maziņš. Un bija tas pieprasījums, bet tas bija divaini, interesanti. Un man bija dēļ intereses, viņa jautāja, es sapratu, viņam raksta, bet tu saprati, ka tas nav iespējams. Fiziski tas ir tikai ilūzija. Tu vari skatīt multines, animāciju vai kaut ko tādu, bet ko viņš man prasīja āpēs kādu odziņu, par atvērtu muti, un viņš tā kā fantazēs, ka tas ir viņš. Tas pilnīgi bija tāds, cilvēkam ir tā, viņš prasīja kaut kāds maziņš, priekšmiens, sodzi, kas tur vēl bija? Viņš par ogam, mēs runājam. Jo man bija tiešām interesanti, kā tu dzīvo, ja tev uzbudina tādas lietas. Tas nav iespējams, mēs to nevaram izdarīt, nekā. Un viņš arī man, tas bija pilnīgi, jo viņš man arī atsūtīja, ir tādi multini animācija, porno animācijas, kur lielas sievietes ēd maziņos tādus vīriešus. Tur tāds vienkārši, es biju šokā, un tā ar lielu sižētu. Tur it kā
divas meitenes klubā. Es Jā. reāli tas neizdevu no divas seksīgas meitenes klubā, atnāca uz klubā, un tas ķipa super īpašs klubs, kur viņi ēto no kokteļa, un viņi dzer kokteļus un ķipa ētos maziņus vīriešus, jā. Un pēc tam viņi aizgāja uz stolēti, un tā kā, tas animāts rāda, ka viņi tur tā sēž un spoda, un kaut kā kas notiek tur tā iekšā vēderā, tie maziņi, tur. Tas bija. Un, ziniet, bet man bija tik interesanti, viņš man nosūtīja vienas paprasī atsūtīja. Jo tie sižeti bija, kaut kāds, tu skati, un tu tā, what the fuck? Es nezinu, cik ļoti interesanti, kas cilvēkiem reāli patīk. Es gribētu arī uztaisīt no sērijas eksperimentu ar, nezinu, vai vienkārši pajautāt kādai OnlyFans meitenei un pastudēt, ko viņai pieprasa cilvēki. Bet šis ir tik interesants, nebija iepriekš dzirdējis. Jā, es arī ne. Tas ir nenormāli interesanti. Viņš man atstāja divus tādus, un tā, kas skaitas porno animācijas, un tur, principā, viņi vienkārši ēd, nebija nebija nekāda seksuāla podteksta, teiksim, tur tā. Jā. Labi, viņi bija bez krušturi kaut kā šitā, bet, tā kā parasti tu domā, kas, seks tur vai skaisti, tur nekas nebija. Vienkārši tu skati, ka tie, un viņi tur vēdera, un tā meitenes dzird, ka viņi tur bļauj, tas pilnīgi tāds action. Tā izskatīja to video, kur tās odziņas ēd? Nē, es vienkārši, man bija interesanti, kā viņš to redz. Un, viņš, protams, nav viens, es domāju, daudz tādi ir. Tu atsūtīsi mums arī to video? Es nezinu, vai... Ja tev sanāks atrast. Jā, ja es atsūtīšu, jūs būs tāda, es biju šokā. Ak, Dievs. Mēs jau daudz ko redzējām. Ļoti daudz, pornos un video un kaut kas, bet tas ir kaut kāds tāds jauns, ka tā prāts vienkārši skata un viņš nesaprot. Jā. Kāda kategorija tam prātim tu nesaproti, kas tas ir. Un īstenībā ļoti interesanti man šķiet, cik kaut kādas mazas lietas vai mums, prātam, neapturamas lietas uzbudina cits cilvēks. Mazas odziņas, vai viņiem patīk, ka tevi nevis vienkārši kā ainaga, bet ka viņi ir rozā, bet tādas ļoti minimalistiskas detaļas, uz ko viņš skatās, tas cilvēks, viņam ir tāds, wow, jā. Bet kā tā es nevaru saprast. Es man liekas tāds pēc dīvainākais, es visu kaut kādas dīvainas lietas esmu porno skatījusies. Es esmu tur izpētījis visu, bet laikam visdīvainākais, ko es redzēju, bija, kā meitene tēlo, ka viņai ir seks ar spoku. Tie bija mani mīļākie. Un tur vienmēr tie komentāri bija wild. Jo viņa tā kā sanāk, viņai ir seks ar spoku, viņa vienkārši dara visu to viena pati. Tā kā viņa tēloja, ka viņa ir doggy stēlā viena pati, bet tā kā tas, cik ļoti aktīvi viņi to darīja, un tie komentāri, mans Dievs. Vispār porno ir ļoti interesanti palasīt komentārus, ja cilvēki tur neuztver neko nopietni. Tur ir receptes visādas, tur ir pārsvarā tā kā visādi nodirsieni par to porno. Es, piemēram, tur skatos uz to meiteni, man tāds, Dievs, kāpēc viņi uztaisīja tādu seju? Es ieeju komentāros, un tur cilvēki pilns raksta, Dievs, viņi kaut kādi dīvaini, kāpēc viņai tāds seja? Un, karača, es iesaku palasīt porno komentārus. Bet daudz skatījumu bija tam ar? Tam ar to, jā tas bija top of the week. Jā. Wow. Tomija Cash taču kopā ar, man liekas, ka ar Pornhubu uztaisīja tā kā IKEA mēbeļu reklāmu. Wow. Un vēl viņš uztaisīja, kā bija Olimpiskās spēles. Nesat redzējuši to muzikālo video? Es jums parādīšu. Ko video es esmu redzējis? Es jums parādīšu. Es parādīšu no sākuma necenzēto versiju. Cenzēto un pēc tam necenzēto. Jo YouTube ir cenzētā versija, un pēc tam var redzēt arī necenzēto versiju. Bet es nesaprotu, kā viņš izdarīja to ar tām IKEA mēbelēm. Es jums parādīšu. Bet IKEA zina par šito vispār? Nē, tas tā kā, viņš tā kā bīda, tur nav IKEA mēbeles, viņš imitē
Viņš liek cilvēkus kopā, vīrieši un sievietes, kā IKEA mēbeles. Jūs sapratāt? Damn. Es jums parādīšu, tas izstāsta vienkārši ļoti mākslinieciski. Jā. Labi, Jāna. Wow, labi. Mums ir ko paskatīties. Tu arī piedalījies dažādos realitātes šovos, vai ne? Bija. Tu pat par sievu kļuvi, ha? Bija, daudz, ne jau daudz. Jā. Ilgu laiku apakaļ. Pagatnē, jā. Cik šovos tu esi piedalījies? Trīs. Mīla Kemperī. Bet mēs filmējām Mīlu Kemperi mēnesi, pēc tam mums bija vēl viena filmēšana ar to finālu, un tas Lasvegasā, kur tā kāzas bija. Kādu pusgadu mēs to filmējām. Un vēl Amors. Laikam otrais sezons. Tev patika Amors? Tu biji kopā ar Marcelīnu? Nē. Es biju kopā ar meiteni. Jā. Tā ir sezona. Nē, es domāju, vispār. Viņš bija. Bet kad es atnācu, viņš tā dienā arī aizgāja. Jā, prom. Tad viņš varētu pabaudīt, ja? Viņš bija pārāk trāks. Jā. Okay. Kaut kā es saprotu, viņam tur problēmas bija ar to dzeršanu. Jo tas, es saprotu, ka ir fani, ka šovām vajag kaut ko tādu, bet kā tu principi redzi, ka tā ir jau problēma. Tas nav tik smieklīgi. Un vajag kaut kā, nezinu. Viņš bija pie mums podkāstā. Un viens nosacījums, ko es pateicu viņam un arī visiem iesaistītiem, ja jūs jutīšu vispār jebkādu alkohola smaku, vai ja viņš atnāks mums podkāsts nebūs un viss, mēs nesfilmēsim. Tā kā es gribēju, lai viņš atnāk skaidrā un pastāsta no sava skatu punkta, kā viņš to redz. Un viņš arī publiski atzīst, ka viņam ir problēmas ar alkoholu. Bet viņam tādās toksiskās attiecībās, cik es saprotu, ar to lieni. Bet viņš pats iesmēja, ka tāds tādu atrod. Bet, kaut kāda, protams, problēma, kas būtu jārisina, varbūt ne publiski, acīm redzam ir, jā. Es redzēju ar to lienu, viņi aizgāja kopā. Viņi pat izlēma aiziet ar viņu, kaut kā tā bija. Tā mīlestības stāsts. Bet es nevaru teikt, tas ir mīlestības vai nē. Labi. Mēs katram viesim dodam mantiņu pēc epizodes, ko viņi vēlās. Marcelīno izvēlējās mantiņu, ko izmanto kopā ar Lieni. Viņš nesen kā mums sūtīja bildi, kur viņi abi divi tā kā nevis izmanto, bet vienkārši tur mantiņu kopā un saka paldies. Viņi jau projām kopā. Jā, laikam jā. Tagad jau atkal teica TV3, ka nē. Bet tur ātri tur mainās. Bet kā tev patika? Aktīvi viņam tur viss notiek, bet... Notiek? Jā, tā kā tu. Kā tev patika Amors? Bija... Mīla Kemperi, protams, man patīk vairāk. Es vispār Amora bija... Cik tur dienas? 3 dienas. Uz pēdējām dienām. Un moška es tik dzīvi... arī neizbaudīju to šovu, jo es biju 3 dienas pēdējais, tur viss jau katram bija tas pārīts, un es principā atnācu, kaut kā tā uztaisīju šovu, kaut ko parunāju, padarīju, un viss ķipa uzmāju. Kāpēc tā? Viņi negribēja tev sākumā ņemt, vai kā vispār notika, ka bija, tad pietrūkta actions, un viņi te uzrunāja, vai... Viņi ilgi, viņi gribēja man tur ātrāk, bet es pat negribēju. Okay. Es arī uzreiz pateicu, ka man ir tur 2-3 dienas, un tas viss, ko es varu jums piedāvāt. Vairāk ne. Es nebiju arī reāli gatava būt no sākumā un atkal tur filmēties un jo tas... Es jau biju tur. Un diezgan veiksmīgi tas pirmais mans realitātes šovs bija. Un tajā laikā es pateicu, tā patiesībā es negribēju ilgi būt. Tu negribētu uz karsta krēta?
Nu, es vispār nezinu, vai es gribu jau uz realitātes šovām. Nē, es varbūt esmu gatava, ja es tur būtu kā, ziniet, ka tā vecpuisīs. Moderators. Nē, kā ir tāds šovs vecpuisīs, kad viņš tipa ir viens. Un tad visi izvēlās. Visi, jā, un tu tev vari izvēlēt. Tādām formātām esmu gatava. Bet, ka tu esi tā vecmeita? Jā, kā es esmu tā vecmeita, un tā nāk kādi vīrieši, un rāda man, kādi viņi ir, un es varu tā kā izvēlēties, kāds man patīk. Tā ir formāta, jā, bet no otras puses, tā kā, lai būtu tai meitenei, kurā meklē tur mīlestību vai vīrieti, Nē, vairs nē. Bet Karsta Krētā, cik es saprotu, ir skatītākais šovs šobrīd, man tā šķiet. Tā varētu būt. Cik sezonas viņam jau ir? Tagad bija 2, tikai. un tagad būs 3, un viņi filmē mēnesi, man liekas. Baigi ilgi viņi tur ir prom. Jau tagad notiek? Nē, man liekas, ka vēl nenotiek, jo būs tiešraides jau. Jā, vienkārši, bet tur ir jau savādāks bišķiņu formāts. Tur tas kā Love Island, ne? 5, jā, kaut kas līdzīgs. Un 5 vīrieši, 5 sievietes. Jā, varēja, man liekas. Vairāk nevar? Es nezinu. Ja Jāna grib, es domāju, ka viņa ārpus kārtas tiks. Es gribētu pieteikties, ja uz Grieķiju aizbraukt. Es domāju, ja tu viņam uzrakstīs, tad jā, es domāju, ka tu tiksi. Jā, 100%. Tā kā go 3. Es nezinu, vai es vēlos tikt. Tu tā tur, es vienkārši gribu atpūsties. Hello, man nekas nav vajadzīgs. Es tāpat zinu, ka man tie vīrieši nepatiks tur. Varbūt iepatiksies kāda meitene. Jā, tu to nevar zināt. Kāda meitene? Varbūt kāds vīrietis. Bet varbūt kāds vīrietis. Tu to nevar zināt. Visu laiku dzirds man mēģina pieskaidrot, ka es esmu lesbieta. Es nesaprotu, cik var ņemties. Kaut kas briesmīgs. Bet vai tu atceries vispār savu pirmo priekšstatu tieši par seksu? Savu pirmo seksu? Vai? Nē, priekšstatu. Ko tu domāji par seksu? Oi. Ko es esmu domājis? Varbūt, kas tas ir? Wow, interesanti, kas tas ir. Nē, reāli es neceros, to nevaru teikt. Es vienkārši atceros, ka pirms man bija seks, es domāju, ka tas ir kaut kas daudz foršāks nekā tas patiešām ir. Man bija tāds, izskatās, ka viņiem ir tik jautri, un tad ir, protams, jautri, bet nav tik jautri, kā es domāju, ka būs. Es domāju, ka tu vienkārši nesatikusi īsto cilvēku, tāpēc tev arī nav tik jautri. Nē, ģirt. Nē. Vienkārši, kad es biju jaunāka, man likās, ka tas ir nedaudz jautrāk nekā tas actually ir. Kas tieši tev likās jautrāk, kad tu skaties? Sajūtas, viss. Man likās, wow, viņas tik ļoti kliedz, ir tik ļoti forši. Bet actually tu kliedz tāpēc, ka es nezinu, ir ok. Un tāpēc viss vēl priekšā būs. Protams, jā, bet ar katru reizi jautrāk. Es vienkārši neteiktu īstenībā, ka man vispār patīk baigi seks. Jā? Man patīk tāds, ka jūs abi divi iedzerat, ir tādi vaibiņi, ir flirtēšana, bet pats tas process, man pietiks ar 5 minūtēm un ir labi. Pēc tam jau sāk palikt garlaicīgi. Bet tas normāli. Tas katram, tas ir tik personīgi, tas pilnīgi normāli. Jo senāk man likās, tā ir labākā lieta pasaulē, bet tagad vienkārši ir tik ļoti apriebies, ka ir tāds, es varētu arī vienkārši, ja cilvēki atņemtu seksu, es varētu pilnībā nepārdzīvot. Bet ir tas tā termini aseksuāls cilvēks, tā kā varbūt es nezinu, tas termins tik ļoti labi, bet varbūt tev ir kaut kas no... Es par to biju domājusi, bet tajā pašā brīdī man uzrunā vēl joprojām ļoti tā kā vai simpātiski vīrieši, vai kaut kādas lietas, kas man vienkārši uzbudina, man tas viss uzbudina. Bet aseksuāļiem, cik saprotu, ir tā, ka viņi vispār jā, viņiem, jā. Varbūt tev vajag kaut kādu emocionāli dziļu to saikni. Jā, varbūt arī, drošības sajūtu, varbūt to vajag. Es saku, nav satikusi īsto cilvēku. Jā. Go 3! Go 3! Meklējums kādu personai draugu. Jā.
Nē. Divas meklē, vai kā tur bija. Tie divi vecpuiši arī, jā, un tad bet mēs tikai varētu jūs divatā. divas meklē, un tad vīrieši nāk. Jā, brauksim lūdzu. uz- Jā, lūdzu. Jo bija tie filmē. divi aktieri, kas arī bija vecpuiši, un viņiem Jā. bija meitenes, kuras viņi tā kā izvēlējās. Viņas darīja visu kaut kādus Jā. uzdevumus. Un tā. Jā. Nu, kāpēc tagad Nu, nepavērst jā, mums otrādi? lieliski. Viņi bija Spānijā, lai gan nebija Grieķijā, bet nu arī Spānija ir laba Spānija vieta. mums der arī. Jā. Saka, Tur var peltkostīmu uzvilkt, tur ir karsti. Tā kā. Cik gados tev bija pirmais seks, kad tu pazaudēji nevainību? tas 16, 15, nu kaut kā tā, 16 laikām, jā. Bet es pazaudēju, tā bija interesanti, jo es kaut kā ļoti tehniski par to domāju. Jo, zini, kā tas ir gan slikti, kad skolā visas meitenes sākā runāt par tev bija, tev nebija, un tu tā, šo laiks pienācis vai kaut ko darīt. Spiediens. Jā, sākās. ejam. Un es nedomāju tur reāli par to mīlestību, par emocijām. Tur pilnīgi zero bija. Jā. Vienkārši tas Izdarīt, Jā, jā. izdarīt un viss. Un es tā izdarīju, un man bija tāds, viss labi. Dan. Tagad esmu sieviete. Jā. Viss. Jā. Un tas nav labi. Jā. Nav labi. Labāk ar mīlestību, ar to pirmo mīlestību un visu kaut ko tādu, ar emocijām un ar kaut kādu empatisku cilvēku, kuram varbūt tā arī tā ir pirmā reize, lai jums Jā. būtu, ka jūs abi divi nesaprotat kaut kā, bet man tā nebija. Es kaut kā tik gatavs. Jā. Ejam, tālāk. Diemžēl tā bija. Nu, tā ir, man liekas, tik ļoti tas pressure no apkārtējiem, ka tev liekas, jā, man šis ir jāizdara. Ar vienalga, ko galvenais jāizdara. Jā. Es nezinu, kā mūsdienas, kā tagad ir tiem skolniekiem. Es nezinu, jo tagad viņi visi var paskatīt un domāju, ka viņi ir atklāti arī runāt par to. Jo es baigi nerunāju. Es ceru, ka runā. Es ceru. Jā. Es ļoti ceru, bet man liekas, Bet, ka vēl aizvien tas spiediens ir. Jā. bet man šķiet, ka tas, kas notiek tagad, ir tas, ka jauni, kas man liekas ir otra galējība, kas ir viens ir nerunāšana par to, un otrs ir overly runāšana par to. Jo jauni tā kā pusauģi vai cilvēki, kuriem vēl nevajadzētu būt tik seksuāli aktīviem, viņi ir overly seksuāli aktīvi, kas atkal noved līdz tai otrai galējībai. Jo, man liekas, pagājušajā gadā septembrī vai kaut kas tāds, TikTokā sāka izplatīt kaut kādas meitenes tos nepilngadīgas. Jā. Un visi tur iesaistījās. Tā kā visi tur iesaistījās, mazi puisīši, mazas meitnītes. Un man liekas, tagad viņi ir kļuvuši overly seksuāli. Varbūt. Un es tev piekritīšu, man šķiet, ja tu paliec pārāk seksuāli, tā kā, domāšanā tieši, jo visticamāk viņi to nedara, tikai domā un saka, ka tas ir viss, par ko viņi spēj domāt. Jā. Viņi nespēja funkcionēt normāli. Jo kas tev kā 15, 16 gadīgam cilvēkam būtu jābūt prioritātēs? Skola? Draugi. Varbūt sports, draugi un ģimene. Jo tev par neko citu, tev nav jāmaksā rēķini, tev nav jāmeklē kaut kādas izējas problēmām, jo tev neliks tur spuldzes mainīt vai zvanīt tagad santehniķim, tev pat daktarim nav jāzvan, mamma tev aizvedīs. Un tā, būtu par vienkārši simplu lietām jāuztraucās, bet ne jau par seksu. Tas ir tāds labs papildinājums dzīvei, bet tam nevajadzētu būt pašam svarīgākajam. Un pusaudzim, iespējams, ņemot vērā, ka viņam ir tik maz problēmas, par ko uztraukties, tad tā viņam kļūst par lielu problēmu, ko uztraukties. Un nedod Dievs, ja tu esi tas skolnieks starp visiem citiem, kuram vēl nav bijis seks, un tev konstanti liek spiedienu. Tas ir very bad. Nedariet tā. Man vispār šķiet, ka ar seksu ir tā, ka vai ir normāli seks cilvēkiem, vai cilvēki ir apsēsti ar viņu, vai vispār nav. Nav, jā. Nav nekad tāds pa vidu, jā. Jo man liekas, arī, ja tu esi apsēsts ar seksu, tu
tik ļoti var iebraukt citā grāvī. Nu, tiešām, ka it īpaši vīriešiem, vai ne, kas ir parasti visādi attaisnojumi, tur, viņa jau to vilka, un viņai prasīja tur manu uzmanību, kad viņi sāk šādi domāt, tas ir tik briesmīgi. Tāpat kā tagad Lielbritānijā 3 jauni puisīši, 13-gadīgi, izvaroja 2 meitenes. Briesmīgi, jā. Un tas, kā ir judge? Tiesnesis. Viņus palaida brīvībā un pateica, viņi ir tikai puiši. Bet man liekas, ka tur ir bišķi savādāks izskaidrojums, jo viņiem nevar iestāties krimināla atbildība. Bet vienalga. Tu vari aizsūtīt uz to, kuri mazgadīgie. Katrā valstī tāds ir. Bet tikai no noteikta vecuma, Elīze. Tu vari sodīt vecākus, kas būtu pareizi, es uzskatu. Nē, kāds sakars? Tu reāli izvaro meiteni un soda tavus vecākus. Ļoti bieži, es saprotu, ka ir vecākiem jāaudzina. Tas ir pats galvenais, ko darīt. Vecāki jāaudzina. Bet tas, ka tavs bērns atrodas ar kaut kādiem vēl 2 lohiem, ar vēl 2, tev ir jāņem pašam vienalga, ka tu esi bērns. Man ir vienalga. 13 gados, es uzskatu, ka tam... 13 gados tu esi diezgan pieaudzis. Be for real. Es 13 gados spēlējos vēl aizvien ar mašīnītēm un gāju bet tas nenozīmē, ka tu vari iet un izvarot cilvēku. Jā, bet tas nenozīmē. Tā meitene arī viņa bija tāda vecuma. Viņas arī tāda vecuma, jā. Ko darīja tā meitene? Tur jau tā lieta. Un visi cilvēki runāja par to vienalga, ka viņiem ir 13 gadi. Ir jāņem kaut kāda atbildība, jo viņu palaidīs brīvībā. Viņš uzaugs tikai ar to domājot, ka hei, šis ir ok. Tas ir briesmīgi, Elīze, bet mēs neko nevaram tur ietekmēt no šeit. Nē, mēs nevaram, bet redzi, ja mēs par to nerunājam, mēs arī tā domājam, mēs neko nevaram. Un tu vēl pasaki, nevajadzētu viņus sodīt. Es saku, ka viņus vajag sodīt caur vecākiem, jo viņi nav sasnieguši kaut kādu konkrētu vecumu. Kā viņi nosodīs viņu vecākus? Kas notiks? Reāli vecākiem ir jāatbild par saviem bērniem. Ok, bet bērniem ir jāatbild par sevi. Ir daudz viskaut kas, mēs varam ieiet viskaut kādos juridiskos terminos un tam līdzīgi visās tās, kā sauc skolas, kur paliek cilvēki. Internātos ievietot un tam līdzīgi korģējošās skolās. Es uzreiz saku, es neattaisnoju rīcību, tas ir very bad. Vienkārši es redzu, ka tur ir visticamāk kaut kādi juridiski caurumi, kādēļ nevar viņus tiesāt, bet tas ir very bad. Bet turpināsim uz pozitīvāks nots. Tu esi publiski atklājis, ka tu esi biseksuāli. Kādu laiku, jā. Vai tā vēl aizvien ir taisnība? Man liekas, ka es visu laiku reāli biju tā biseksuāla un... personīgi man patīk vīrieši. Tā pirmā vieta, es domāju par vīriešiem, ja es tur domāju par seksu vai kaut kas saistīts tāda, uzbūdinā. Bet ar meitenēm, ar sievietēm man arī ir labi, un viņi man arī uzbūdinā. Un jā, es neatceros kādu 2 gadus atpakaļ, ja es to pateicu, ka tā ir. Bet lieta ir tā, ka es neredzu tā attiecības ar sievietēm. Tā ir. Kā, seksuāli, jā, bet, tā kā nopietni tur dzīvot kopā un tur, nezinu, domāt par bērniem, par ģimeni, tā man nav. Pilnībā tas ir saprotams. Jā, bet tā sievietes, protams, man patīk. Man joprojām viņi patīk un uzbūdina. Un es domāju, ka sievietes tas ir viskaistākais, kas mums vispār ir pasaulē. Cik es saprotu, esmu dzirdējis no vienas man pāriem, kas ir sievietes. Tad viņas atklāti sarunās saka, ka viņām patīk seks ar sievieti, jo viņas zina, kas otrai sievietei patīk. Un bieži tas... tā emocionālā tuvība ir labāka nekā, ko dod vīrietis parasti. Bet nevienmēr.
Tā ir, jo sieviete, viņa, tā sieviešķīga enerģija, tikai, tu to vari dabūt tikai no sievietes. Kaut kā viņa ir tāda maiga, un viņa arī tev saprot, un tu vari kaut ko iedot viņai tādu super īpašu, jo tu saproti, piemēram, savu ķermeni, kā viņš kā ko strādā, kas tev patīk. Laikam viņai patīk arī, un tāpēc jums tas collaboration ir ļoti labs. Kad tev bija, varbūt, pirmā seksuālā pieredze ar sievieti? Man bija... Es domāju, ka 21 jau, 22... Kaut kā tā, jā. Un tā bija tev pazīstama vai kaut kāda? Jā, tā vienmēr tā pazīstama. Man nekad nebija tā, teiksim, random seks ar kādu sievieti, random sievieti. Tā nekad nebija. Ok. Tā kā tu principā saproti, ka viņai arī ir kaut kas tāds, un tās, jūs saprotat, kaut kā tā saiknes, tas varētu būt ar viņu. Tu kaut kā tā jūti. Bet tev vairāk, tā kā, laikam, simpatizē sievišķas meitenes vai tādas, es nezinu, feminīnas meitenes, jā, vai maskulīnas meitenes? Nē, man patīk tādas hot girls, kurai ir tā, hot girls, jā, kā tāda kārstas meitenes, smukas kārstas meitenes, jā. Pārsvarā kā vīriešam, principā. Es uz sievietēm, man ir tāds skats, es redzu sievietes arī bišķiņ kā vīrietis. Es kaut kā novērtēju, tā kā es redzu, un es sapratu, kāpēc viņa patīk tur, piemēram, vīriešam ļoti, jo es jūtu enerģiju, saprotu, kā fiziski, un pat arī jūtu to enerģiju, kāpēc viņa ir seksuāla. Un man tas uzbūdina arī, es to jūtu, kas tā varbūt ir tā, kas būtu biseksuāli, tāpēc, ka tu, un kā sieviete, un kā vīrietis saproti, kāpēc tā, tāpēc, ka tu kaut kā, tas iekšējs vienkārši jūti. Kopš es strādāju šeit, es laikam esmu sapratis, ka es sāku jau vairs nedalīt vīriešos un sievietēs, bet cilvēkos un viss. Man nav, ka Andris ir vīrietis, bet viņš ir vienkārši Andris. Es nelieku nekādus labels vairāk, jo man viņi ir pazuduši. Es sapratu, ka tā seksualitāte viņa ir tik ļoti plūstoša, kad tev var patikt vienu dienu tas, otru dienu tas. Tas ir tā, kā tu jūties. Kāda periodi, dzīves periodi, un tā. Jā. Un kad tev bija, labi, seks, droši vien, ka tev bija pirmais ar vīrieti. Jā, ar vīrieti. Tā ir laika, es biju jauna. Tur arī par sevi maz ko saprotu. Man bija jau pieredze, ka es skatīju tur porno, lesbiju porno, un es atceros, ka es saprotu, ka man tas patīk. Tur ir divas sievietes, bet man tas ļoti patīk. Bet es nedomāju, ka tā notiks dzīvē, jo man patīk arī vīrieši. Bet jā, es diezgan agri saprotu par sevi, ka kaut kas tur tā nav baigi tikai tā. Uz vīriešiem. Ir jau arī tas, ka mēs bieži skatāmies porno fantāzijas, kuras mēs, piemēram, negribētu nemaz dzīvē darīt. Tā arī ir, jā. Mēs skatāmies kaut ko, kas mūs uzbudina, jo, piemēram, tur dod to pašu adrenalīna hormonu vai kaut ko tādu, ko tas dod vienkārši dzīvē. Es sajūtu ar kādu citu hormonu. Bet es biju lasījusi, ka tu teici, ka pusauģu gados tu nejūties tik skaista. Tad kā tu nonāci līdz tam, ka tagad tu esi tik skaista, pašpārliecināta, tāda ļoti enerģiska sieviete? Jā, tā bija. Man arī nesen es nezinu, ka kavalērs, tas... Līgavainis? Brūdens? Viņš joprojām tāds, nezinu, ne jau situationship, kaut kā. Un viņš man arī tā ļoti akurāti pajautāja, tā kā, Jānam,
vai es drīkstu pajautāt, kāpēc tev ir tāds kontents, kāpēc tu tā atklāti rādi tur sevi un kā tur kind of erotisku vai kaut ko. Ļoti akurāti, ka tā kā, sorry, es gribu pajautāt. Un man bija, tas pilnīgi normāli jautāt to, un es viņam atbildēju, ka tas ir mans manifests. Jo, kad es biju, tas jau teenagers, no tiem laikam, tas 17, 18, man bija daudz kompleksu. Es reāli domāju, ka kaut kas nav ar mani tik ka es neesmu tik labā, skaista un seksuāla. Un tagad es saprotu, ka tā problēma bija arī no medijiem, jo tas standārts, skaistuma standārts bija tādi silikona krūtis, un visi bija tādi dievi, un tu pilnīgi nesaproti, ka tu skati uz sevi, uz spoguli, un tu saprati, bāc, es neesmu tāda. Neesmu es tāda. Man nav tur kājas vai kaut kas tur vēl. Un es skatījos sev un sapratu, ko tad man darīt. Es neesmu skaista, kā es vienkārši atrāžu sev vīru vai man vispār būs tur bērni. Tagad tā smieklīgi. Es to teicu, man nāk tā smieklīgi. Man gribas smēties. Man liekas, lielākā daļa tā domā. Bet reāli es skatīju, domāju, viss. Bet, ko es izdomāju? Es saprotu, ka, labi, man ir savu kompleksi, piemēram, tur visu laiku par to krūti, viņa man ir, bet maziņa. Viņa man bija, kāpēc es izdomāju, ka viņa vispār nav, viss slikti, un es kaut kā saku, tādu savu manifestu, pierādīt sev un arī sabiedrībai un cilvēkam, ka nē, es esmu seksuāli. Es saku pa mazam, kur man ir tā skaists dibens, labi, sāksim ar to, tur kājas, esmu blondīna, acis, un es tā pa lēnam sāku rādīt savu seksualitāti, varbūt pārāk atklāti un pārāk tā bija provokatīva, bet tā man palīdzēja saprast. Caur attēliem, skatoties uz sevi, pieņemt sevi. Kā saka, fake it till you make it. Es skatīju un domāju, bet, bāc, es esmu ļoti seksuāla. Un tas man reāli palīdzēja. Un, no traumām līdz šodienai. Tā kā trauma made me hot. Tu esi ļoti skaista. Tā kā tiešām es tagad sēžu skatos, tevis varētu visu dienu vienkārši skatīties. Es gribu tev izteikt komplimentu. Man liekas, tu esi tāda primā. Jā, paldies. Es skatu, domāju, you go girl. Katru TikTok man tāds ar katru reizi domāju, wow, karstāk, mēs kaut kur ejam un kosmosā lidosim. Paldies, liels, tiešām. Super. Un viss, un tavas kustības, un tavs augums, un viss, un tev arī tā ir enerģija, kas man patīk, tas tā galvenais, tā enerģija, ka tu esi tā pašpārliecināta, es gribu, un kas vēl gribu komplimentu tev pateikt, ka tu tik droši rādi sev no visas puses. Ja man slikti. Ja es raudu, tad es raudu. Un man liekas, tas nenormāli krūta. Paldies tev, milzīgs. Tas arī kind of manifest, un tas meitenes tev skatu, un viņi saprot, ka tas ir pilnīgi normāli. Šodien būt tādai, rītdien es skaistu, bet šodien es gribu raudāt, šodien viss ir slikti. Jo mūsdienas ir grūti tā. Mēs dzīvojam hustle kultūru, kur katrs tur tik produktīvs, skaists, un tu jau nezini, nopirki jau 4. mašīnu, izdarīji visu, tu tā sēdi un johaidi. Ko es ar savu Rīgas satiksmes automobiļu? Es kur? Bet tas ir internets. Tur nevajag arī ticēt tam. Tas gan, Daudzi no viņiem priekš video izīrē mašīnas un viss kaut kas tāds. Tā kā man liekas, svarīgākais ir saprast, ka pat tad, kad tu izdari kaut ko maziņu priekš tevis, tas var būt daudz. Tas nenozīmē, ka vienam cilvēkam varbūt tiešām nopirkt 1 miljonu manšanu ir daudz. Tev var būt daudz tajā dienā vienkārši piecelties. Un tas jau būs, un tu to dari. Man liekas, tu to dari. Jo ir grūti, bet ja tu izdari un pārkāp sev pāri, it īpaši tad, kad ir grūti, tad ir baigi forši.
Un man tiešām ļoti daudz ko tas nozīmē no tevis, jo... Tas ir arī uzvaras, jo man liekas, tas ir ļoti svarīgi arī teikt. Es arī katru reizi mēs sēžam tur skatām sociālos tīklus, bet nevajag ticēt tam, nevajag. Filtrēt vajag daudz vairāk ar to kritisko domāšanu mazliet paskatīties, ka to visu var panākt. Tas nav tā, ka viss ir fakes. Bet tas tiešām ir ļoti grūts darbs, visticamāk. Vai tu esi super gudrs un tu esi super labi kaut kur trāpījis, un tam līdzīgi kā Marks Zukenbergs, kas uztaisīja Facebook, cik tur gados. Viņš vairāk kā 10 gadus vienkārši strādāja non-stop. Tas, ko es esmu pamanījusi, paskaties uz tā kā Marku vai Ilonu, ļoti bieži tu vari pateikt, kad cilvēki feiko to, ka viņi ir bagāti. Jo Marks, Ilons, viņi vispār neizrādās. Tu nezinātu viņus pēc sejas, viņš tev ietu kā cilvēks, ka nekad nepateikt, ka viņš ir tā kā miljonārs. Viņi neizrāda, viņi neizrādās. Viņiem ir vispār vienalga par to, ko tu domā par viņu. Jo man liekas, ka viņu misija vienmēr nebija kļūt bagātam, bet palīdzēt cilvēkam. Man liekas, ka ar to cilvēki jauc, es gribu nopelnīt daudz naudas, bet es negribu palīdzēt cilvēkiem. Marks vienkārši izdomāja, hei, es gribu apvienot koledžas tās mājas vienkārši, lai viņi var čatot un vieglāk. Viņš gribēja palīdzēt studentiem. Elons Musks gribu uztaisīt elektromašīnas, vienkārši kaut kādu savu mērķi sasniegt. Viņa galvā, palīdzēt visai cilvēcei. Ar kaut kādu mērķi viņi arī kļuva bagāti. Tas, ko es saku, ka parasti tad, kad ir šitie visi tradinga, nopērc manu kursu, un es tev parādīšu, kā tu būsi riktīgi bagāts. Kurā vietā Ilons Musks vai tas pats Marks ir nācis un teicis, hei, nopērc manu kursu, jo es esmu miljardieris, es tev parādīšu, kā. Neviens savu veiksmi neuzspiež citiem. Tā var vienmēr zināt. Jā. Jo tā ir. Nevienam nebūs tāds, nāc un kļūsti tikpat bagāts kā es. Es to ļoti gribu. Gribu savu konkurenci. Let's go! Tieši tā. What the fuck? Tev ir kādi seksuāli kinki, kas tev patīk seksā? Pārģērbšanas varbūt tā. Jā, man patīk kaut kāda tēlī, visā tur seksīgi outfitiņi, lomas kādas arī. Es teiktu, šis man patīk. Tur, piemēram, BDSM vai kaut kas tāds? Es uztveru arī kā lomu vienkārši. Tu vari būt šodien BDSM tā sieviete, tur lateksā. Dominatrix. Jā, lateksā. Bet nākamreiz būtu tā kā skolniece. Piemēram. Tas, Pārģērbs, man patīk spēlēt, būt aktrīsi. Vispār, man patīk spēlēt. Tā kā seksīs tēla slogans - pieaugušo rotaļlaukums. Mēs rotaļājamies. Jo bieži mēs arī aizmirstam par to, ka seks ir sava veida rotaļa. Tas būtu jāuztver daudz vieglāk nekā, kā tu teici, tehniski visu. Kad bieži vīrieši ar sievieti un sievietes nemāk atraisīties un rotaļāties, pasmieties, komunicēt. Tas ir, man liekas, latviešiem tā ir viena no lielākām problēmām. Komunicēt par intimitāti, intīmām lietām, seksuālām lietām, atvērties, pateikt, man patīk šis, vai vēl jau vairāk, man nepatīk, lūdzu, nedara tā. Tas ir viss, man liekas, tas ir tā kā, ko cilvēki nepasaka. Man nepatīk, lūdzu, nedara tā. Vienkārši izcieš un pēc tam, Jā, bija forši. Tas sievieti ir tāda problēma. Mēs domājam vienkārši par vīriešu ego. Tieši tā. Ne par sevi, par to, kā viņš dzīvos pēc manis. Viņš būs labi. Kā viņš dzīvos bet labāk varbūt ir pateikt, stop, lūdzu, nē, daram savādāk. Daram kā es daram tā, kā man patīk. Jo man Santa ir ļoti bieži attiecību sākumā, man topošā sieva ir teikusi, man tā nepatīk, daram savādāk, lūdzu, dar šādi. Tā kā viņa tādi ir. Es tev teicu tā, lūdzu, dari tā. Tas ir tik pareizi. Un tad
tā kā sākumā man tas likās, nu, come on, kāpēc man saka, Kā es esmu uzbrauciens. redzējis, tā kā un es uzvilkos. Un tagad man ir tāds, nu, viņa jau to prasa, lai viņai būtu labāk, un ko es gribu, lai viņai ir labāk. Jā. Un viņa man tā kā palīdz, nevis viņa mēģina man aizrādīt un darīt slikti, vai nu es varbūt viņai daru pāri, un viņa to ļoti tādā vieglā formā pasaka. Tāpēc, jā, klausieties savās sievietēs. Tas, ko es gribēju jautāt, vai tev ir bijis tāda situācija, ka tu jūties nepašpārliecināta, kad tu pārguli ar kādu, vai ka tev ir seks ar kādu? Čipa neesmu tā kā apmierināta vai nebija? Nē, ka tev, var teikt, ir nedaudz kauns. Man liekas, visiem tā bija. Jā. Nu, bija tādi gadījumi, bija. Un te man ir nākamais jautājums, ja tev bija. Kā tev liekas, kad sāk pazust tas kauns? Ar vecumu vai ar pieredzi? Ar vecumu, jo, piemēram, tagad, nu, bija, kad tu esi jauns, nu, tu reāli tik daudz ko nesaproti, pārgoli, tu arī tas sieviete, man liekas, tā joprojām ir mūsu liela problēma par to vīriešu ego, un mēs jau domājam, kā varbūt vajag tur pārgulēt, vai tagad ir laiks, varbūt tur, jā, mēs tur gribam tur attiecības, nu, tas arī nākamais tur solis, tā kā pārgulēt, bet tas viss pilnīgi bullshit, un tas ar vecumu es sapratu, ka, ja es negribu, ja kaut kas man tur bišķiņ tur nepatīk, ka vismaz tur viens vārds, viņš var pateikt vienu vārdu, man būtu, nu, vai, tā. Un es varu iet prom tur no viņas mājas, un, Nu, jā. sorry, bet tas ar pieredzi, ar vecumu vairāk. Jo tu pašpārliecinātu, kad es saprotu, ka es negribu atdot pirmkārt savu enerģiju, savu ķermeni, jā, tos, kas man fiziski ir, bet es negribu dalīties ar savu foršu, skaistu, sievišķīgu enerģiju ar kādu cilvēku, kurš vispār nesaprot. Exactly. Kuram tas ir tas, pargot un pargulēt. Jā, man liekas, ka tas ir forši, ka arī tu, nu, tā seks nav prioritāte, tāpēc tu spēji aiziet. Un Elīze bieži arī teiks podkastos, ka viņa labprātāk aiziet mājās arī vienkārši un izdara visu pati. Un paldies. Tieši tā. Un viss. Nu, jo tas ir ļoti, nu, tas man, nezinu, varbūt man tā bija, es dalījos tik daudz ar vīriešiem, ar savu enerģiju, ar sevi. Man arī tas bija, un pēc tam tu esi apātija, un tu nesaproti, gāji pie terapeuta, un saprast sevi, kur es pazudīju, tur kādu pusīt no sevis. Un tikai pēc tam tu skati, kas bija tur pagātnē, un domā, Haidī, kas te bija par cilvēkam? Varbūt viņi tur bija labi, bet viņi nedeva man. Tas ir tā kā apmaiņa. Tu nevari vienkārši dot tiem vīriešiem savu enerģiju, savu seksualitāti, un viņi tikai visu ņem. Nē, dod man atpakaļ, dod man, mums vajag to kolaborāciju. Tā nestrādā. Es vienmēr, kad es iepriekš par šo visu jūtos slikti, ka tā kā tiešām tas ir izdarījis tik daudz enerģijas un viss tas, es saprotu, ka it kā mums ir tāds, mēs atdevām to vīrietim, bet es neticu, ka tas vīrietis jūtas labāk par sevi. Es ticu, ka tas arī vīrietis, it īpaši ļoti daudz no viņiem, man liekas, nerunā par to, cik viņi īstenībā jūtas vientuļi, un tāpēc viņi tām visām sievietēm ļauj sev kāpt uz galvas. Tāpat kā mēs ļaujam viņiem, bet viņi vienkārši uzliek tādu nedaudz vairāk tādu, man tevi nevajag. Mums tas ir atkal tāds, varbūt mēs esam emocionālāks, mēs viņiem rakstam tur, bija tik forša nakts, varbūt tomēr satiekamies, bet viņš jau arī, meklējot katru nākamo sievieti, tikai parāda, ka viņš ir nedaudz vairāk iesprūdis sevī. Tas ir tukšums tur iekšā, un tas ir viss traumas, un vajag kaut ko darīt ar to. Piemēram, tagad tikai... ja tā būtu seks tikai ar cilvēku, kurš ir empatisks, kuram ir laba enerģija, labi audzēts, nevis kaut kāds tur, es nezinu. Vairs ar mani nestrādā tie, kā red flagi, bet viņi tev uzbūdina. Love bombing arī. Jā.
Nē, vispār. Man vajag to normāli, empatiski, ar cieņu. Tad būs viss labi. Tad būs labs seks, jo tas ir ļoti svarīgi. Tas tikai ir vecuma un pieredze. Jā, man arī tā liekas, ir jāpiedzīvo dzīve, lai tu vispār saprastu. Jā, visus tādus. Man liekas, ir ok iziet arī cauri visam tam. Pilnīgi, mums tam ir jāiziet kā cilvēkiem cauri vienalga kādām bedām. Bet galvenais saprast, jo citiem tas varbūt vēl joprojām arī patīk. Viņi iziet tam cauri un viņiem tāds, hei, man patīk. Ir tik daudz visi tie... Ejam atpakaļ. Jā, galvenais tajā posmā nesāpināt citus un sevi. Ka tu mācies. Jā. Apskatīsim mantiņas un tad es arī tev pajautāšu par jautājumus, kamēr mēs skatīsimies. Vai tu zini, kas ir šķidrais vibrators? No! Es šito varu likt uz lūpām arī? Jā. Es to neesmu mēģinājis. Jā. Šķidrais vibrators? Kā? Kā vispār? Tu uzliksi sev uz pirkstu mazliet un uz apakšlūpas. Viņš ļoti labi smaržo. Viņš ļoti labi smaržo. Es vienkārši šodien esmu redzējis. Kā zemene. Tas ir jauns. Viņš mums atnāca nesen kā tikai. Es redzēju, tas jaunās iepakojums, bet viņš tik liels tur iekšā? Jā. Bet, tik labi viņš smaržo. Tu vari uzlikt maziņu uz lūpas, apakšlūpas te. Tā ir. Jā. Es redzu kādām minūtītēm. Viņš arī esot labi, tu daudz neliec. Iekšas sāks vibrēt. Viņš ir... Es zinu, ka es esmu vibrēt. Jā. Vienkārši uz krēsliņu. Un blēdz. Ok. Es jau jūtu kādu efektu. Jā, tāds tingling. Tāds, jā. Kur tev bijis interesantākā vieta, kur tev ir bijis seks? Uz mašīnas jumtā. Tur mēža pludmalē. Tas jau nav, man liekas, tāds viss tāds interesantākais. Kā tu vērtētu seksu pludmalē? Jo es vērtēju diezgan zemu. Teiktu 4 no 10. Nē, es vērtēju kādus 7. Tā kā būtu tā. Pilnīgi normāli. Bet tur nebija tā kā, ja kāds nebija tā cilvēka, un viņi uz mums skatīja, jo, ziniet, pēc tam cilvēki rakstīs. Mēs tur peldējam, un tu to dari. Nē, tur tā neviena nebija. Bērni tur nestaigā apkārt, un tā nebija tā. Ja kas, jo es zinu, tā sabiedrība, zinu tā. Hello! Un uz mašīnas jumta, kur tas bija? Parkingā. Dievs. Bet tā bija tā mūsu viena mašīna. Okay. Neviena mašīna vairs nebija. Bet tas diezgan interesanti, jā. Tas tā kā filmā, kad ir tukšs parkings un tur viena mašīna. Jā, bet tas bija romantiski. Jā. Tas bija romantiski, jā. Šito es nedrīkstu tā, bet viņš izstāstīja. Tas ir Klitī, jā, saucās no Svakuma kompānijas. Viņam ir sūkšanas funkcija. Tas action funkcija, un viņš ar to mēlīti, principā, stimulē klitoru. Tā ir mēlīte? Jā, un tu viņu uzliec uz vulvas, un tad viņš mazliet piesūcās un stimulē. Wow! Tas ir jaunums. Mums vajag. Tādu mums vajag. Bet viņš tik jūrī. Viņam ir foršs tas silikons. Viņam tur dažādas režīmas? Jā, apakšā. Jā. Bet viņam forši, ka viņš ir ļoti maigs. Jā. Tādu lietu mums vajag. Es esmu par šito. Kā tev vispār ir attiecības ar mantiņām? Tev patīk lietot mantiņas? Tev ir daudz? Man nav daudz, diemžēl, tas ir slikti. Vajag vairāk, bet man ir tas mīļākais, tas šīs klasiskais, es sauc par mikrofonu, vibrators. Un kas man daudz tā ir visādi tādi tērpi. Un stripi un viss kaut kas. Pieliec viņu te plaukstā, un ar to tur pumpē. Jā. Un viņu uzliek uz klitora, vai nu uz krūtīm, vai nu uz vulvas, un tu viņu piesūc klāt, jā.
Tu vienkārši vari palielināt klubus. Jā. Zini kā? Tu atceries? Plumpingu. Bija tādi Kylie plumping. Jenner challenge. Jūs atceraties šito? Jā. Visas lūpas pēc tam zilas bija. Nu, tu taisīji viņu? Jā, taču. Nu, es arī mīlu. Girls! Jā, kurš netaisa? Nu, Jā. man vienmēr... Nu, šis varētu. Šis varētu ritīgi un tu izlaist. Jā. Šis kas Noelīs tev? pastāst par savu. Šis ir... Man vēl joprojām viņa nav. Nopietni? Jā. Ok. Bet Tāpēc es šī uzsēju ir šito, mana jā? Oi, nē. mīļākā mātiņa, kura man nav. Bet viņa, kas viņai ir ļoti forši, viņa ir domāta tad, ja, piemēram, tev, ja tev ir... Tas klitoram, jā, tas... Jā, vai Jā. vai visai, vai sejai. Jā, ar viņu var likt arī make-upu. Wow. Nu, make-upu varbūt ne, bet kaut kādus skincares. Bet es redzēju, Nu, kā ka arī make-upu masāžēs, jā. liek ar viņu. Jā, bet visādus krēmiņus uz sejas viņi var izmasēt arī. Bet pārsvarā viņš domāts kā sēdošais vibrators, piemēram, tu sniedz vīrieti morālo seksu, Jā. un pati sēdi uz viņu un tiec stimulēta tikmēr, kas ir baigi tā kā forši. Tad abiem diviem ir bauda, var teikt tā. Nice. Jā. Man patīk, ka viņu visi tādi stilīgi. Jā. Un šīs man tik... krāsaini. Jā, bet Jā. šīs man tik patīk. Un nu, šiem arī visiem parasti ir aplikācijas, lielākoties visiem. Šis mans draugs. Tavs draugs? Jā. Šis ir vibrators. Jā. Bet Bet, šis dizains... I love it. Jā. Nu, cik es saprotu, tas ir anālais vibrators. Nē, viņš ir... Bet viņi tu tā kā principā izmanto no vibrators. abas vienkārši puses, tā kā vibrators. vai... Nē, vienu pusi. Te, nu, To tā kā- nē. To ne tikai Jā, šeit. tikai Jā. to. Ar viņu šito tu var... ne- Nē, tur tikai tās Turēt. kontrolas ir. Principā Jā. tu vari stimulēt ārēji, iekšēji, vagināli, anāli, vienalga, kā tu gribi tā. Jo viņiem ir tās rieviņas, jeb tie Jā. taustekļi. Vienīgais vagināli Viņš viņš kustinās tā, tu. Nē. Jā. tikai vibrē. Aha. Vagināli viņš var būt tā kā par spicu. Ka Ok. tās Jā. vismaz es viņu mēģināju, man nepārāk vagināli viņš patikās, jo viņš tiešām liekas tāds spits, tā kā Jā. nedaudz durās. Bet, Bet piemēram, tie varbūt, palīdz kaut ko sajust vēl tā. Jā. Es domāju, ka anāli tu efekti. sajūtīs vairāk. anāli noteikti, jā. Nu, Jo anāla atver ir daudz, Kutiklīgāk. Jūtīgāk Jā. pret visiem tiem. Nevaru. Jā, un Jā. tad no Amen. tā jaunā, ko es jau tev iepriekš ir Jā, es tā biju, wow. Jā, tur ir gan šāda funkcija, gan tā vibrācija. Otrā poga var ieslēgt arī vibrāciju, bet principā jā, viņš ir domāts, lai gan vīrietis vai sieviete varētu sevi apmierināt. Jā. Primāri mums izstādē, mums stāstīja, ka tas ir domāts vīrietim prostatas stimulācijai. Jo vīrietis var viens pats stimulēt prostatu. Vispār vīrieši viņi tā dara? Es nezinu Ko kuram tieši? kādam jautāt, vai tu stimulē pats sev un tā. Viņi, man liekas, pārsvarā par to negrib runāt, bet es ļoti ticu, ka liela daļa to dara. Jā, es Nu ticu, jā, ka bet- dara, jā, jo Jā. vīrietim ir P-punkts, jeb prostata, kā, Jā, tāpat jā, kā jā. G-punkts sievietēm. Jā. Daudz vīriešu par to nezin. Vai tieši otrādi zin, bet kautrējās no tā, ka viņiem patīk tas un nekad Jā. Vai publiski to kaut reiz neizteiks. pamēģināt, jo Vai viņiem kaut- bail, ka viņiem patiks, un tad viņi pēkšņi būšot geji. Tas Tas jā, ir varbūt mans tur tā ir mīļākais. problēma. Jā. Jā. Jo gribas zināt, jo tā kā viņi tur Jā. stimulē pati to. Vienkārši man prostatu, liekas, jā. Man liekas, smieklīgi, jo kādā veidā tikai tāpēc, ka tev patīk stimulēt prostatu, tu pēkšņi esi gejs. Tev jau tāpat patīk sievietes Tas vēl ir joprojām. dīvaini, jā. Tā ir, bet es domāju, ka tā ir ideoloģija vienkārši mūsu valstī, un, protams, ne tikai mūsu valstī, bet tas vienkārši ir par
atkal par komunikāciju. Jā. Ja protams. es ar saviem čomiem nezinu runāt par to, ka es lietoju anālo stimulātors un es tur masēju sev prostatu, viņiem būtu, bet varbūt Nu, jā. Spānijā vai es nezinu, Jā. vienalga īstenībā, jebkurā citā valstī es runātu, viņiem būtu tāds, tā kā it's fine. Vai, tev, Nu, jā, vai ir, viņiem būtu ir. papildus jautājumi, tev patika, ko Jā. tu izmantoji, kā labāk. Jā. Man liekas, ka būtu laikam jāsāk ar to tā kā, vai nu ok, bet, bet es, es neesmu iekšā tajā. Tas Jā. ir viens. Vai otrs ir, ka cilvēks var pajautāt, ko tu darīji, kā tev patika, kāpēc tu to darīji un tam līdzīgi. Nevis uzreiz ar to negatīvismu. Tu esi tas, Jā. tas. Nu, Name jā. droppings, tas saucamais, kad sākam ar negatīvo. Bet es pats personīgi neesmu. Man vienkārši mazliet baida tie lielie objekti. Jā. Man liekas, ka jā, bet es zinu vīriešus, kas ir un viņiem ļoti patīk. Un es zinu vīriešus, kas pat ikdienā vienkārši lieto, staigājot, strādājot. Bet tas tā sēžot veselībai arī tas Jā. jautājums par veselību. Nevis Jā. arī par to kaut ko seksuālu, vienkārši, Jā. lai Jā. viss būtu kārtībā ar Jā, veselību. mums ir Tas tā. prostats stimulātori, kas principā ir. Kas tika veidoti primāri tikai Jā. medicīnisks Veselībai, jā. nolūkiem, Jā. lai, kā saka, tu viņu ieliec leduskapī un tu varētu samazināt to sāpi no hemorīdiem, Jā. kas veidojās anālajā atverē. Ne tikai vīrieši, bet arī sievietēm tādi ir. Un tad sievietēm arī mēs parasti iesakām kaut ko līdzīgu. Jā. Un, jā. Jā, bet pret hemorīdiem es vismaz kaut kur lasīju, kad arī palīdz tas, ka tos anālās rotaļas. Jā. Nevis crazy, ka tur tie lielie izmēri, jā. bet vienkārši tev tā kā anālā atvere pierod pie tās muskuļu darbības. Un asins rita Jā. labāka. Es piekrītu Elīzei. Protams, var iet arī ekstrēmi, Jā. bet lielāko daļu tu vari. Tev var būt ļoti veselīgs un labs anālais seks, Jā. labā anālās atveres muskultūra. Jo Jā. tas ir muskulis. Tā ir. Jā. Un, Tāpēc es domāju, jā, tas jautājums par veselību, nevis tikai Jā, par to, kā mēs bet cilvēki domā. Tas jau tikai. atkal parāda to, ka tā izglītība par seksu mums ir maza. Un, Oi, ka- jā, jā. Ļoti Cilvēki. maza. jā. No Bet visā- jūs darāt labu lietu arī. Paldies! Jā. Mēs Jā. cenšamies uzrunāt sabiedrībā zināmus Jā, cilvēkus. kas arī uzreiz tad iedrošina nedaudz Jā, vairāk jā, jā. cilvēku. Mēs- Jo ko te mēs divi tā? Jā, mēs cenšamies parādīt, ka arī tev ir seks, un arī man ir seks, un arī tev ir kinki, un arī tiem, kas skatās, Jā. viņiem arī var būt kinki. Un tas ir fajn. Tas nav slimībā, tas tev pilnīgi vajag- dabiski. Bet, jā, lielākā problēma ir ar to, ka cilvēki nekomunicē, un viņi uzspiež, vai arī vienkārši sāk kaut ko darīt. Un man liekas, ka tev patiks, jo man patīk. Bet nekomunicēt. Vai tu vēlies, man patīk, vai Jā. vienkārši bezmazliet apsēsties un izrunāt, man patīk tāda un tāda lieta. Kā tu jūties par to, vai mēs varētu kādreiz to pamēģināt? Jā. Jā. Un šīs jo man pat dažkārt ir grūti runāt par seksu vai seksuālām lietām ar saviem draugiem. Jo viņi too much vairāk nevajag. Es saku, tie ir vispār ziediņi. Tas To, ko nekas vispār stāstīja. nav. Jā. Es bet viņi esmu nav- redzējis jā. un dzirdējis lietas, ko cilvēki dara, bet es saku, neeju ekstremitātēs, bet es vienkārši gribu vienkārši savas domas pateikt kādam citam draugam, čomam. Ja padalīties, nu, tā kā- Nevis savai draudzenei, bet es gribu padalīties ar čomu. Un viņai tāds nē, un tad man liekas, man nav ar ko runāt dažkārt. Ka vienkārši es esmu tas. Tā tēmas Tas crazy tabū džeks un joprojām. citi visi ir tādi. Bet viņi jau nāk, tā kā Palē- jau palēnām jau sāk. Viņi jau zina, ka Kas? Dirts balītē kaut kādā brīdī viņi jau derības noslēdz. Cik ilgs laiks paies, kopš Dirts sāks runāt par seksu?
Kā tu tā dari, piemēram, balīti notika? Tā, ok, man ir stāsts. Dažkārt tā, bet dažkārt mēs kaut ko spēlējam, kāds kaut ko pasakā, manuprāt, seksuāli vai izdara, un tad es sāku stāstīt, kas mums ir sortimentā vai kaut ko, vai kādu stāstu, un viņa tāds, ok, atkal sākās. Bet man liekas, tik interesanti paklausīt kaut ko tādu. Smieklīgākais ir tas, ka man ir ļoti bieži bijis tā, ka mani nosacīti nodiši, bet vienkārši aizrāda vai kaut ko, un pēc tam privāti man prasa un raksta. Ir jautājums, tur tā kā... Prasa atlaides, prasa vai kad būs vai Nu, kas labi, ir kā tur. tā Ja? arī. Un es saku, tā kā, un es bieži saku, tas ir fine, un Jā. ir kruta, ka tu pajautāji. Un tā. Tā kā jā, tuvojoties beigām, mēs vienmēr prasām, lai viesis iesaka kaut ko mūsu skatītājiem vai novēl kaut ko. Droši izpaudies. Nu, es domāju, ka ko es gribu novērt skatītājiem, kā vai komunicēt, tā pirmais komunikācija un lūdzu vīrietiem, vienalga kādam meitenam, puisietim, jādomā par savu enerģiju. Lūdzu. Kaut kā vajag viņu saprast, kurām tu esi gatava atdot seksuālu enerģiju. Tas ir ļoti svarīgi, jo seksuāla enerģija tas nav tikai par tā tehnisku, par seksu. Mēs sastāvām no tās seksuālas enerģijas. Es teiktu, tik daudz mums tur ir iekšā, un kad jūs gribat padalīties ar cilvēku, jūs esat gatavi kaut kā nodarboties ar seksu, arī tur vismaz kupsties, tu kaut kādu pieskrieni, padomājiet, lūdzu, vai tas cilvēks var jums kaut kā atdot arī savu enerģiju, padalīt ar savu enerģiju, jo vajag to apmaiņu ļoti. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Tā kā, lūdzu, save your energy. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Un lietojiet rotaļlietas, iepazīstiet sevi. Jā, visādi. Tā. Kirikāt. Es to saucu par kirikāt. Paldies jums, ka noskatījāties, un Jā. tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Čau!